Nu, dzīve ir tiešām pārsteiguma pilna. Šodien es tiku pie pārsteiguma. Sēdēju mierīgi birojā strādāju, un šodien mums lejā ofisā ir dažādi ēdinātāji. Domāju, aiziešu paēdīšu pusdienas no lejā. Satieku pazīstamas meitenes divas. Es paņemu sev pusdienas, mēs sākam pļāpāt, es jau viņas sen pazīstu. Domāju, aiziešu, parunāšos ar meitenēm, es saku, vai es neesmu iztraucējis. Viņas, ka nē, nāc piesēt pie mums. Tad es sāku pusdienot, vārds pa vārdam, runājam, pļāpājam, apspriežam, kā tad ir gājis, kas jauns. Viena no viņām saka, ka viņa šodien bija pie doktora, un šeit aploksnē, jūs jau noteikti nojaušat, kas ir šajā aploksnē, doktoris pateica mazulīša dzimumu. Pļāpājam, turpinam, sāk smidzināt lietus, un meitenes prasa, kur tev te ofis? Es saku, tajā mājā, otrā stāvā. Viņa saka, mēs labprāt apskatītos rotas. Tā meitenes atnāca te pie manis augšā. Vienai no viņām uztaisīja kaklarotu ģimeni. Jau pa ceļam mēs tāds iedomājāmies, bet baigi forši varētu es ieraudzīt šo aploksni un uztaisīt gender party pārsteigumu mammai, ieraudzīt, kāds dzimums būs bebītim. Esmu satraukusies. Kopā ar jums es tagad vēršu vaļā šo aploksni un zināšu, kas par dzimumu būs bebītim. Tā, man teica, ka te būs kartiņa. Tavs mītiņā! Mīļo, es tev apsveicu. Varēs redzēt šo video un saskaņoju. Teicu, ka gribu iefilmēt šo video priekš citiem, jo varbūt arī jūs gribēsiet kādreiz kādu pārsteigt ar šo ģimenes kaklarotu. Tiku taisīšu augšā ģimenes kaklarotu. Jau nedēļas beigās viņi uzzinās, kas viņu gaida.